Kas notiek ar Latvijas balzām akcijām? Vārdu zināms, daudz šīs akcijas cilvēki zina, kaut kam vēl no privatizācijas laikiem palikušas. Studenti man lekcijās ik pa laikam šo te akciju apskata un par to jautā. Tad ikdienas investora redzeslokā, vai vismaz kaut kur atmiņā, asociācijās ir ar to, ka Latvijas balzāms ir biržā. Tad tās akcijas cilvēkiem ir aktuāls. Bet kas ar tām akcijām notiekās tagad? Nesen bija paziņojums, ka valsts ieņēmuma dienests uzsāks nodokļu piedziņu par iepriekš nesamaksātajiem nodokļiem. Tur bija aplikti maksājumi tam līdzīgi, bet tagad tiks veikta piedziņa. Vai tur pietiek līdzekļu, nepietiek līdzekļu, akcijas cena pagaidām nav tur pārāk daudz reaģējusi. Jā, ir zemāk nekā kaut laiku agrāk, bet kas tur īsti notiekās, varbūt jums ir kādas versijas, un jūs gribat man tās pastāstīt. Man pagaidām pamazām veidojās savs skatījums, to es kaut kad drīzumā aprakstīšu un arī nopublicēšu, bet pagaidām pastāstiet, ko jūs par to visu domājat.